Es pateikt cienījami kolēģi, jo kaut arī es neesmu ārste, bet mēs visi esam bērnu labā, darbojāmies. Mani sauc Anna Putene, esmu agrīnās attīstības speciālists, darbojos pēc First Step programmas. Tas ir programma, kur ir apvienota holistiska pieeja un Feldenkrais pieeja. Tas autors ir Šais Zilberbušs. Viņa darbojas Izrēlā, pa visu Izraelu principā jau 30 pāri gadus, un tikai pēdējo gadu laikā sāk bišķiņ, pateicoties internetām, pateicoties visai masmēdijai, izlausties uz ārpasauli. Un man bija tāda iespēja to online ar praksi ārzemēs iziet to programmu. Un mēs sākam darboties ar priekšlaicīgi bērniņiem, arī ar jautājumiem ar grūtniecību un līdz 2–3 gadiem vispār bērna attīstību. Šodien mums būs tēma tieši par to, kā iesaistīt tos vecākus pirmslaicīgi dzimušo bērnu aprūpē, lai nebūtu tas bezpalīdzības sajūta, kas parasti viņiem ir un no kuras ļoti grūti aizbēgt. Te ir tikai daži iemesli, kas raisa to sajūtu iekšā katram no tiem vecākiem. Un, protams, kad notiek kaut kas tāds, kam tu neesi gatavs, kaut kas, kad tev bija kaut kādi savi plāni dekreta atvaļinājumiem, pēdējiem mēnešiem, mājas likšdiņas gatavošanu, te pēkšņi viss mainās un viss strauji, un tu nezini, kā būs tālāk, tad to sajūtu, paldies Dievam, man nebija nācies piedzīvot, un es tikai varu iedomāties, cik tas ir grūti un sarežģīti. Visā šitā es atzīmēju tieši zināšanu trūkumu un kontroles zaudēšanu, kā tādus stūrakmeņus, kuriem mēs varam ietekmēt, lai bišķiņ to sajūtu mainīt. Jo man liekas, ja cilvēks zin, kas notiek, zin, kā viņš var piedalīties tajā procesā, tad jau vieglāk. Un ja mēs dabūjam kaut maz matuņu, kaut kādu sajūtu no kontroles, kaut bišķiņ, ja nav sajūtas, ka visa kontrole aiziet medpersonāla ārstiem un mēs neko nevaram darīt, mēs varam tikai noskatīties, tad varbūt bišķiņ arī paliek vieglāk, jo mēs zinām, ka mēs varam kaut ko darīt labā. Lai to sasniegt, man ir tāds piedāvājums paskatīties to visu, kā uz visa atbildība par bērna aprūpi, par tā maiziņa, kas ienāca šai pasaulē, un mēs to atbildību sadalām divās pusēs. Ir medpersonāls un ir vecāki. Viss, kas atbilstoši par izdzīvošanu un par fizisko veselību, mēs nododam medpersonālam, jo tur labāk par jums, par medpersonālu, neviens netiks galā. Bet ir vēl citā pusē. Ir attīstība un psihoemocionāla veselība, par kuru, man liekas, nav jārūpējas medpersonālam, jo ir vecāki taču, un viņam par to ir jārūpējas, sākot no piedzimšanas līdz bērns, līdz vecāks aizies no dzīves laikam, līdz mūža galām, cik vien ir iespējams. Un te ir tie momenti, kas tur slēpjas. Katra bērniņa attīstībā, un arī maziņa tāda, kas ir pirmslaicīgi piedzimis, viņa tieši attīstība, gan kognitīva, gan motora, saistās ar smadzeņu attīstību un, protams, nervu sistēmu, kas ir daļa no tās smadzeņu darbības un kas ir viena vesela sistēma. Principā nervu sistēma un smadzenes mums iegūst visu informāciju no ārpasaules caur mūsu sensoru attīstību. Un tā sāk attīstīties vēl bērniņam esot vedera, mātes vedera. Ja bērniņš iznāk pārāk ātri, tad viņš nedabū visu to sensoro noslogojumu, ko viņš būtu dabūjis iekšā. Un parasti nonākot intensīvajā terapijā, tur ir pamaz stimulācijas. Ir pārāk daudz citas stimulācijas, kurai viņš nebija gatavs, bet ir pamaz tās, kuru viņš varēja dabūt iekšā. Tas ir gan pieskarieni, visvisāda veida, jo vedera tomēr viņam visu laiku pieskarās. Ir ūdeņi, ir dzemdē, tur visu laiku ir diezgan skaļi. Principā, jo tur ir ūdeņi, tur ir mātes balss, tur ir sirdspūksti un simtiem vēl citu skaņu, ko viņš dzird ārpasaules, bet viņa ir tāda bišķiņ zemāka, mazāka, ne tik sadzirdama, bet viņa ir, tur nav klusums, kā tas var būt intensīvā terapija ik pa laikām. Tur ir tumši, ārpasaulē mēs nevaram nodrošināt tādu tumsu, kā ir tur. Vestibulāra stimulēšana, tur notiek kustība, pastāvīga kustība. Intensīvā terapija mēs nevaram to nodrošināt non-stopā, kā tas ir mātes vedera. Un tas, kas viss tur notiek, tā stimulācija palīdz attīstīties gan nervu sistēmai, gan primitīvajiem refleksiem, kas atbilst pēc tam par viņa nākotnes izdzīvošanu. Un tas viss ir pie attīstības. Un daļa no tā ir tas, ko vecāki var darīt.
tieši stimulēt. Vēlāk es to bišķiņ tā paplašināt patīšu konkrēti, ko mēs varam viņam piedāvāt. Un, protams, psihoemocionālā veselība, jo stresu neviens nav izslēdzies, un tur, kur ir stress, tur nav nekādas attīstības, tur viss beidzās. Tad, kad sākās stress, tad ieslēdzas stresa visi pārējie hormoni, tur visā virknē, un viss. Tur vairāk nekas nenotiek. Tāpēc pirmais, ko mēs varam izdarīt, ir mierīga mamma, mierīgs bērns, jo saikne viņa ir tik cieša, ka tur bez variantiem. Tur bērns jūt mammu. Ja mamma jūt to sasprindzinājumu, jūt stresu, un viņa nevar sevi savaldīt, bērniņš nevarēs būt mierīgs un droši par to, ka viss ir kārtībā. Tāpēc mammai jāstrādā pie tā, ārpus palatas, meditēt, elpot, klausīties mūziku, jebko, kas viņai palīdz tik galā ar to stresu, un pienākot pie bērniņa, pateikt viņam, esmu blakus. Esmu blakus, tik cik vajag, un tik cik es varu tev dot. Āda kontakts, kas ļauj to ciešu saikni vēl paildzināt un pastiprināt, runāt, dziedāt, pieskarties. Tas viss veido mums tādu psihoemocionālu vidi, kur tomēr bērniņam šis ceļš būtu bišķiņ vieglāks. Bet vecāks savukārt zinās, ka viņš var kaut ko izdarīt tai labā. Te ir no pētījumiem. Ir Kalifornijas universitāte bijusi viens ļoti, ļoti milzīgs pētījums, kas saistīts ar SENS programmu, kuru viņi ir ļoti veiksmīgi ir ieviesuši tieši intensīvās terapijas. Tika apskatīti pēdējo gadu, no 15. līdz 20. gadām, dažādi pētījumi, kas saistīti tieši ar sensoro stimulāciju, primitīvo refleksu stimulāciju, pirmslaicīgi dzimušiem bērniem dažādās nedēļas, augšēji nedēļas, tur sākot no 23. un tur bija viens vienīgs pētījums, kas sāka tik agri, līdz 40. Tie cipariņi uz tiem foniņiem, tas ir veiksmīgo pētījumu daudzums par konkrēto stimulāciju, ko viņi bija izskatījuši. Un visvairāk āda kontakts un kenguru metode, kuru mums arī veiksmīgi pielieto. Tālāk mums arī ir no veiksmīgiem, kur daudz, 5, 6, 4 pētījumi, kur diezgan apjomīgi, kur arī mums ir āda, dažādi kinestētiski komponenti, masāžas, tas ir pieskarienu veidi, plus audiālas stimulācijas, kuriem arī bija ļoti, ļoti labi veiksmīgi rezultāti. Pēc tam dažādas nedēļas, pat sakot no pašiem maziņākiem. Kopumā par tiem rezultātiem. Īstermiņā tas palīdzēja gan uzlabot barošanas uzvedību mazajiem bērniņiem, gan psihomotoro attīstību, gan saīsināt to periodu, kuru viņi atradās intensīvā terapijā. Bērniņiem bija iespēja ātrāk doties mājās. Kā viņi komunicēja, acu kontakts ātrāk izveidojas. Motoriski varēja redzēt, ka viņi bišķiņ spēcīgāki, bišķiņ stiprāki paliek. Un arī bija daži pētījumi, kas ilgtermiņā arī tos pašus bērniņus apskatīja 2-3 gadus vecumā un 1 gadu vecumā. Un tur arī bija ļoti veiksmīgi, ka atšķirībā no citiem bērniem, kur nebija tas stimulācijas, bija daudz rosīgāka valoda un motora attīstība bija cita līmenī. Tā starpība no laicīgus dzimušiem bērniem bija krietni mazāka, ja mēs tā iedziļināmies tajā. Un, protams, arī tādām problēmām, kā cerebrālās triekas, diagnozes arī bija krietni mazāks procents nekā tiem, kuriem tas stimulācijas nav bijušas. Un, kas šobrīd īpaši mums svarīgi mūsu šodienas kontekstā, šodienas tēmas, ir tas, ka atsevišķi pētījumos tika izvērtēti vecāku sajūtas, vecāku stāvoklis, un viņi bija daudz mierīgāki. Kad viņi piedalījās tajā programmā, kad viņi varēja kaut ko darīt, viņu emocionālais stāvoklis un to stresa līmenis bija krietni mazāks par tiem, kas nepiedalījās. Un no sākuma punkta un beigu punkts saikne ar bērnu, viņu emociju līmenis, viņi bija mierīgāki, stress zemāks. Viņi jūtās piederīgi, viņi jūtās, ka viņi kaut ko var darīt. Un tas ir tas, kas mums visvairāk vajadzīgs. Pat ja bērnam varbūt nebūs redzama tādā kaut kādas izmaiņas, īpaši īstermiņā. Piemēram, ja nekas nenotiek, nekas nemainās, jo tādi arī varianti ir vienmēr. Bet vecākam tas jau ir daudz. Viņam būs sajūta, ka viņš kaut ko dara, ka viņš piedalās tajā un viņš arī var kaut ko izdarīt. Atsevišķi
es apskatīju dažus pētījumus par tieši zīšanas refleksa stimulāciju, jo tas ir tas, kas ir no manas puses, no Feldenkrais puses, un man bija interesanti, vai to arī apskata, un jā, bija rekurlē tie daži pētījumi, kas par to bijuši, un arī ir veiksmīgi, jo visi sfinkteri mūsu ķermenī ir saistīti. Un viss, kas notiek šeit, notiek arī lejā, arī katra mūsu gremošanas sistēmas līmenī. Zīšanas refleks ir viens no pēdējiem. Viņš attīstās 24. nedēļā, grūtniecības nedēļa bērniņam. Līdz ar to, ja bērniņš parādās pasaulē šeit vēl pirms tam, tad viņš pat nav sācis attīstīties. Kā mēs varam runāt par kaut kādu gremošanas sistēmas attīstību, ja viņa pat zīšanas refleks vēl nav attīstījies. Ja viņš sākā attīstīties, tad ir vajadzīga stimulācija. Kad bērniņš atrodas vedriņā, viņam visu laiku tā stimulācija notiek caur amniotisku šķidrumu noriešanu. Viņa ir visu laiku, un tā tas refleks viņš tiek stimulēts. Ja bērniņš nonāk intensīvajā terapijā, viņam ir trubiņas, mutīte vaļā, sausā, un nekādas stimulācijas nav. Līdz ar to tā barošanas, tā virkne, tas attīstības process, viņš ir diezgan sarežģīts un diezgan grūts. Ja mēs sāksim to stimulēt, ar knupīti, ar pirkstu, starp citu bija viens pētījums, kas tieši salīdzināja abus variantus, un tieši mātes pirksts bija daudz veiksmīgāks. Uz to bērniņš atsaucās daudz labāk, vai nu tāpēc, ka tas ir āda un viņa līdzīgāka krūtī, vai nu tāpēc, ka tas ir mikstāk, dabiskāk, vai nu siltums. Grūti pateikt, bet pirkstiņš bez nagā ar miksto sānu uz augšu, pirms un pēc ēšanas, vairākas reizes dienā, atkarībā no nedēļām, to varēja darīt, tik cik bērniņš var, kaut vai vienkārši pa aplī vēst, lai tā mūtīte vēras vaļā un aizveras, tā jau ir stimulācija. Mēs vienkārši rosinām to refleksu bišķiņ ātrāk attīstīties. Un katru reizi, kad šeit notiek stimulācija, darbojas sfinkteris barības vada, kuņģi un lejā. Un tas viss veido to, palīdz sakoordinēt elpošanu, rīšanu un zīšanu vienlaicīgi, kas var palīdzēt bērnam ātrāk sākt zīst normāli, tā kā pienākas, tā kā jebkuram zīdainītim pienākas. Tieši par ieteikumiem. Ja mēs skatāmies par mazajiem, tiem 24-32 nedēļā. Te man bišķiņ papluda viss. Te man pārsteigumi. Tā gadās. Ja mēs sadalām pēc mūsu uztveres sensoras sistēmas, tas, kas ir pie pieskarieniem. Mums ir āda kontakts, mums ir dažāda veida pieskarieni bērniņam, kur mēs varam vienkārši nolikt rociņu. Skaidrs, ka šitiem mazajiem viņi pārsvarītāja kulbiņu, viņi vajag noturēt to temperatūru, un vecākam lielākoties ir iespēja tikai caur to atvēram pieskarties, bet pat vienkārši pieskarties un nolikt roku, tas jau ir daudz. Un ja tas notiek vismaz 1 stundu dienā, tas ir milzīgs progress tam bērniņam un sajūta. Skaitīt pirkstiņus. Te piedzīmē, kā to var pasniegt arī vecākiem jau, jo tas ir skaidrs. Mēs katru pirkstiņu aizķeram līdz kauliņam. Kāpēc svarīgi līdz kauliņam? Un tieši dziļi pieskarties, jo tā proprioracīva sistēma tieši tā, kas atbild par tādu smadzeņu karti, par ķermeņa sajūtu, kur atrodas, kur ir mani pirksti, kur manas rokas, kur mana galva, kur manas kājas. Tā ir karte, kura veidojas smadzenes, par viņu atbild proprioracīva sistēma, un viņas sensori atrodas uz kauliem un locitavām, ne uz ādas. Ja pieskariens ir tāds maigs, tikai knāpja ādiņai, muskulītim, mēs nesniedzam tos sensorus. Un tā karte neveidojas. Tāpēc ļoti svarīgi, protams, ir jāsaprot, cik tas bērniņš ir maziņš, un kaut kādu sajūtu spēj līdz kauliņam, tad veidojas tā karte. Un tad bērniņš var sajust savas robežas, jo mātes veidara viņš jūt savas robežas visu laiku. Intensīvajā terapijā viņš nejūt. Viņš nevar sajust, jo tas nav to robežu tik daudz, cik ir mātes vedera. Kā eksperiments jūs varat pataustīt vienai rokai katru pirkstiņu, iztaustīt katru kauliņu un pēc tam salīdzināt
jūtīsiet vairāk, kura būs vieglāka sajūta, kuru gribēsies vairāk pakustināt, jebkurā brīvā laikā. Tā veidojas tā saikne nervu sistēmai ar smadzenēm. Tāpēc pirkstu skaitīšana tik vienkārši, bet katru kājiņu, katru rociņu sēdēt, mierīgi, lēnītiem, runājoties ar vārdiņiem, klusiņām, var to darīt. Un dziļi pieskarieni, tas arī ir tāpat, mēs līdz kaulām, bet jau rociņu kājiņu aizsniedzam līdz kauliņam, līdz 4 saskaitījiem, lēni palaidam. Līdz 4 saskaitījiem, lēni palaidam visam ķermenītim cauri, galviņu, rociņas, īpaši rumpītis, īpaši krūšu kurvis. Lai bērniņš varētu elpot, lai elpošanas sistēma attīstītos, mums vajag viņai ķermenim parādīt, kur tas ir. Kur bērnam to uzmanību vajag novērst, kur viņam jāpiedomā pie tā. Pieskaroties krūšu kurvim, pat bišķiņu viņu tā kā pakustinot, mēs palīdzam viņam elpot, mēs palīdzam tā elpošanas sistēmai strādāt, mēs tā kā manuāli elpojam viņa vietā, var tā teikt. Maigi, lēni, bet tā, lai mēs varam sajust tos tieši kauliņus. Pie dzirdes, atkal, tur bija skaidrs, vajag izdarīt tā, lai šeit ir tāpat, ka bija tur. Un tā, kad viņi blakus runāt, dziedāt, komentēt visas savas darbības, mainot pamperīti, komentēt ārsta darbības, esot blakus, mēģināt paskaidrot, kas notiek, protams, klusiņām. Šitā vecumiņā šajās nedēļas diezgan mierīga, ļoti klusa balstiņa, gan arī vai čustus. Kad neesam blakus, var kaut kādu ierakstu, tos pašus mammas sirdspukstu ieraksti. Bet ir arī pētījumi par to, ka tomēr bērns, ja ir mātes balss ieraksts un blakus runās māte, viņš vienmēr pagriezīs galviņu un acis tur, kur ir māte. Un pat no vairākam balstīm viņš var atpazīt savu māti. Tāpēc īsto balsi neviens nav atcelījis, tikai gadījums, kad māte balsi, ja tika runāts grūtniecības laika, viņš arī zina, tāpēc tikai tad mēs atstājam ierakstu. Smarža. Bērns pazīst mammas smaržu jau no iekšpuses, no pašiem pirmajiem dienām. Ja ir iespēja atstāt blakus un savu smaržu, vai tas būs krekliņš, kuram tā pozicionēšana notiek apkārt, vai tas būs dvielītis, ar kuru mamma naktī ir nogulējusi, un tad atnekt un pozicionēšanu veikt ar savu smaržu. Ja vēl sanāk uzpilināt pienu uz tā pozicionēšanu, uz tā dvieliša, tad vispār ideāli. Un mainīt to ikdienu, lai bērnam blakus vienmēr ir smarža, tā, kura viņam ir pazīstama, tā, kura viņam ir tuva, un tā, kura viņu nomierina. Nevis medicīnas vides smarža, sterila. Un tas arī palīdz veidot to sajūtu un palīdz nodrošināt vecākam darbu. Redze, šeit maksimāli noņemam, bērnam nav vajadzīga stimulēšanā, jo viņam vajadzīgi iziet to ceļu vēl tumsiņā, vēl mieriņā, tā, ka tas būtu iespējams tā pirms piedzimšanas perioda. Tā kā aizsargājam asiņas no tiešas gaismas, no spilgtas gaismas, tik cik tas ir mūsu iespēju robežas. Un ķermenis te ir par vestibulāro sistēmu, par pozicionēšanu, ka vajag viņu pārvelt, nolikt dažādos veidos, lai tas ir tā dabiskā fleksija, par ko Antonīna stāstīja par pozicionēšanu, dabiskā fleksijas pozīcija, kad muguriņi ir nopaļota, pleciņi ir nopaļoti, gurniņi ir piepacelti, kājiņas ir augšā. Šīta fleksijas pozīcija ir dabiska līdz pat 3 mēnešiem vecuma, pat dabiski normālajā vecuma piedzimstiem bērniem. No 1 līdz 3 mēnešiem mums ir fleksijas pozīcija, mums ir šupuļa tāda iepaļota veidā, mēs nestimulējam viņus atvērties. Un arī esot uz vēderiņa, viņam celiši ir šeit iekšā, zem sevis. Un arī tād, kad gurni ir pacelti augšā, bišķiņ piepacelti, tad arī elpot ir vieglāk. Jo vēdera muskulatūra atslabinās pilnībā, un tad elpošana notiek daudz vieglāk. Ja bērniņš guļ gurniņi līdz ar pleciem vienā līmenī un tikai kājiņas paceltās, tad tas ir sarežģītāk. Bišķiņ piepaceļot kaut ko zem dibentiņa, zem krusta kaula, kaut kādu muskulatūru un notiek vieglāk elpošana. Tāpēc tas ir pozicionēšana, ko var veikt. Pat, ja nevar to bērniņu izņemt kaut tur 5 minūtītiem, pašupināt rokas, maigi paturēt,
Pat ja tas nav iespējams, to var darīt. Un, protams, kaut vienu reizi diena ļaut tam bērniņam izkustēties brīvi, izstiepties, izstiet viņu vaļā, tā kā lai viņš pats var sajust, ko viņš var darīt, pastiept tās kājiņas, rociņas, kaut tur minūtīti, divas, lai tas notiktu, lai viņš pats sajūt savas robežas un savas spējas. Tālāk tiem bišķiņ vecākiem bērniņiem mums ir viss tas pats, kas bija pirms tam, un tikai vēl klāt plūs. Pie pieskarieni mēs jau varam viņus arī paņemt rokas, turēt rokas, kaut kāda sēdziņa, cik tas ir atļauj bērna veselības stāvoklis, viņa temperatūras režims, kā viņš var, cik ilgi viņš var būt ārpus kulbiņas. Tie paši pirkstu skaitīšana un dziļi pieskarieni, šeit mēs varam jau to diezgan drošāk darīt, jo tas zemādas tauku slanītis jau bišķiņ ir lielāks, viņi tādi stiprāki, arī lai kauli būtu stiprāki, viņiem vajag to slodzīti, jo kauli neattīsta stiprāki, ja tam nav vajadzības. Ja nav vajadzības, tad kāpēc būt stiprākiem? Arī muskuļi un kauli viņi attīstas, ja mēs dodam viņiem to slodzīti. Kustās, skrien, ceļas augšu, un tur visu laiku kaut kipišs notiek. Tāpēc mums to kipišu vajag izdarīt viņam arī. Runājam jau šeit tāda mierīga balss, te jau nevajag čukstēt, jau var bišķiņi arī skaļāk. Visu, ko mēs varam un cik ilgi varam, runājam, dziedējam, lāsam pasācīņas, stāstām, cik iespējas. Forši, kad tā ir vispār dežūra. Ģimenes locekļu tur vienmēr ir. Oža arī tas pats, kas bija pirms tam, nodrošinām ar smaržu, redzi, joprojām pasargājam. Šeit jau var, protams, ieviest arī tas, lai ir nakts un diena, kad pa dienu mums bišķiņ tā dienas gaisma tomēr ir, pa nakti mēs viņu noņemam. Bet tā ir intensīva terapija, tur pēc iespējām un pēc iespēju robežam. Un ķermenī šeit, protams, jau parasti var šajā periodā viņus izņemt un turēt rokas. Kenguru metode viņi ir forša, kad ir āda un tur ir tā maiga šupināšana, bet vestibulārajām aparātam forši un ļoti noderīgi būtu, ja tā būtu bišķi intensīvākā. Piemēram, tas varētu būt vingrošanas bumba, kad māma vai tētis tur tā šupuliša pozīcija, fleksijas, tāda nopaļota pozīcija, apsiras uz bombas un stundiņu mērīgi šupojas, sēž atpušas, pavadā ar bērniņu. Viņš dabūt tādu pašu stimulāciju, ka tas būtu vedera, jo tā ir vertikālā šupināšana. Kenguru viņš ir tā kā guļošs un viņi ir bišķiņ savādāks leņķis. Kad mēs turam klēt, tād, kā mamma ietu ar bērnu vedera. Tas ir bišķiņ līdzīgāk, tāpēc vestibulārā sistēma arī darbojas un uztver to savādāk. Un šajā periodā to jau var darīt. Pozicionēšana, protams, un šeit jau tā, stabili to vajag darīt, un vismaz uz 10 minūtītēm, visus sāniņus, visus muguriņu, gan muguriņu, un arī ļaut izkustēties un izstiepties. Un abiem lejā ir atsevišķi no tās sensora sistēmas, ir zīšanas refleksa stimulācija. Šeit es pieliku vismaz 3 reizes dienā pirms ēšanas, un tur vismaz 2 reizes pirms ēšanas. Tā, īsumā tas ir tā viss. Kādi jautājumi, kaut ko sīkāk, precīzāk, droši atbildēšu. Par to sens programmu, starp citu, man liekas, ļoti tāds labs veids, kā to ieviest visu ikdienā, jo skaidrs, ka nevienam ārstam un medpersonālam nav laika, lai izstāstītu to visu vecākam, un nav laika stāvēt blakus un stāstīt, kā viņam ir jāpieskaras, kā viņu jātur, ka nevajag baidīties, ka viņam to vajag. Nav tam laika katram to veltīt, jo jums ir atkarība izdzīvošana. Un sens programmā tur bija uztaisīts tāds metodiskais materiāls, tā bija grāmata, neliela grāmatiņa, kur iekšā gan terminoloģija, lai vecāki saprot, par ko iet runā, par ko sauc, kā viss tur notiek, gan arī tieši tādi instrumenti, ko vecāks var darīt, kura perioda, kura nedēļa, ko viņš tieši var darīt un kā piedalīties. Un pats tādas ieliminētas lapas ar to sensoru sistēmu, ar stimulāciju, ko viņi var darīt. Viņi pienāk pozicionot 2 veidos. Viss kā
Kas nolikt plaukstas virsū, paskaitīt pirkstiņus. Tur 1, 2, 3 punkti, viņi atnāca, viņi zina, es varu šito darīt, es stāvu un daru. Man viss skaidrs, un nav vajadzīgs ārsts vai medmasa blakus, kurš stāvēs un skaidros. Tur viss ir sarakstīts, viņi tam gatavi, viņi to dara, viņam nav to jāatceras. Tā kā varbūt kādreiz mēs kaut ko tādu metodisku materiālu. Jā, nebūtu tik Un arī runājot par mātes smaržu, var pilināt pienu tieši... Jā, tieši uz šitiem uz 8 kājiem, jā. Mēs sakam, ka var paņemt pie sevis, pie krūtas paturēt, Jā. paturēt un pēc tam... Jā. Jo viņš visu laiku ir blakus, jo, piemēram, tur vielas vēl kaut ko var tikt pie... kopējas mazgašanas aiziet, jā. Jā. Nu, tad viņus vajag divus, lai mainītu, jo tas smarža viņa izgaist. Jā. Es redzēju, ka, es tagad neatcerēšu, kura valsti, bet viņi liek tādu nelielu sirsniņu, un es tagad saprotu, ka viņi droši vien kā tā arī dara, ka tur ir dažas sirsniņas, viņi tāda neliela no kokvīlas droši vien. Jā, tā kā spilvendiņš, tad droši vien ar smaržu, jā. Jā, droši vien ar smaržu, jā. Varbūt tā arī ir tā elektroniska, kas sirspukstus izdod. Skaņu, tā kā troksnis, kas sirspukstu skaņas, varbūt. Varbūt. Jā, tā kā, jā, jautājumu nav, tad paldies par uzmanību.